No recepšu miegzālēm uz uzturu bagātinātājiem. Cik tas ir reāli? Tas ir diezgan reāli. Tur nav nekas sarežģīts. Kas ir pats grūtākais, drīzāk jāsaka pats ilgākais, testa periods, kad tu pats saproti, kuras vielas tev labāk strādā, lai tu iemiktu, kuras vielas tev labāk strādā, lai tu kārtīgi nogulētu, kuras vielas tev strādā pat naktī, lai labāk atjaunotos. Kas ir tās vielas, kuras lietoju es, kuras uzturu bagātinātājs lietoju es, kad beidz lietot miegzāles? Viņi bija vairāki. Viens bija melatonīns un teanīns, lai palīdzētu iemigt. Tad bija 5-HTP un L-triptofāns, lai uzlabotu miega kvalitāti, lai par nakti arī tik bieži nepamostos, lai vienkārši nogulētu 8 stundas. Un tad papildus vēl GABA, lai nomierinātu nervu sistēmu. Devas man bijušas visdažādākās. Sākumā melatonīnam bija ļoti liela deva, veseli 10 mg, tagad ir tikai 3. Teanīnam arī sākumā bija ļoti liela deva, 600 mg, tagad ir tikai 400 mg. GABai deva īstenībā sākumā bija mazāka, tagad ir lielāka, līdz ar to visvairāk laika aizņem šis testēšanas periods, lai saprastu, kas tev strādā vislabāk, kādas devas. Dienamēs, ja tu arī mēģini 5 dažādas vielas, tad katrai vielai pamainot kaut kādu devu, un tev droši vien vajag kā minimums 3 devas katrai vielai. Tas 3 devas katrai vielai, tev vajag 75 dienas, lai tikai iztestētu, kuras devas kā tev labāk strādās. Un tu varēsi tikai saprast, ka tu reāli uz lapiņas pierakstīsi. Tā, šonakt mēģināja tos uzturu bagātinātājus, gulēja tik labi. Nākamajā dienā mēģināja tos, gulēja tik labi. Tā kā principā tās ir 75 dienas, kur periodā, es domāju, pilnīgi jebkuram ir jāvar atrisināt savas miega problēmas. Protams, pirmkārt, cilvēkam jāvēlas atrisināt. Otrkārt, papildus, protams, ja tu lieto alkoholu, ja tu smēķē, lieto narkotikas, protams, tu nekad savas miega problēmas neatrisinās. Līdz ar to sākumā, protams, jāgar viņas risināt, tad jābeidz dzert, vienkārši vārdiem sakot, un tad jāatrod uzturu bagātinātāju, kur tev strādās vislabāk. Man vislabāk strādāja šī te visa kombinācija, kuras ņēmu uzreiz. Tātad melatonīns, 5-HTP, L-triptofāns, L-teanīns un GABA.